Mēs esam laivā. Oh, my God. Nu, labi, mīļie draugi, mīļie skatītāji, redzam, ka nedaudz esam salasījušies. Nu, pirmkārt, laikam jau jāatver mana jautājuma lapa, bet, jā, nu, prieks jūs visus redzēt, aci pie aci. Ir pagājuši laikam, cik tas ir, kādi 8 mēneši, ja, kopš CS2 parādījās virs horizonta. Un tad, nu, patiesībā mēs esam gan paspējuši gan reģionāli, gan arī lokāli aizvadīt pāris turnīrus. Ir arī bijusi pat līga, tātad pirmā sezona, un arī pat ir bijis pasaules čempionāts Counter-Strike'ā, ja, tikko Kopenhāgenā. Nu, tad tāds mazais ievadu jautājums jums visiem. Vai jūtat, ka šīs spēles versija ir līdz šim labākā, ko Valve ir uzražojusi Counter-Strike frančīzes sakarā? Mums šeit ir gan CS1.6 spēlētājs Rabits, gan mums ir Source leģendas, mums ir arī CSGO dažādi špīleri. Tad kā jums liekas, kā jūs jūtaties? Bet jā, varbūt no sākuma īstenībā būtu pareizi vispār iepazīstināt, kas tad ko pārstāv. Nu, tad Rudolfs Osmanis. Pārsvar Osmanis, sorry, Rudolfs aizmirst stresā tavu uzvārdu, bet nu, viņš pārstāv Gamer Legion Latvija un Atpūties kolektīvu. Tad mums ir Edgars Brečs, kurš pārstāv Hyperoad komandu. Mums ir, protams, arī Jānis Dzerve, jeb Šublodijs, kurš ir komandai Cybermen treneris, augšējais labais stūris, un tad mums ir Emīls MS2 Cinītis, kurš pārstāv Mighty Wolf. Sveiki, vīri! Un tad vēlreiz tas pats jautājums, bet tātad vai jūs jūtat, ka šī spēles versija līdz šim labākā, ko Valve ir uzražojusi? Principā tāds atvērtais mikrofons, neskriešu kuram katram pakaļ, bet, nu, tas, kurš grib izteikties, tas arī var tā varbūt izteikties. Labi, jāizsauc. Emīl. Okay, nu, manuprāt, šobrīd vēl nē. Ir potenciāls noteikti, bet pagaidām ir pārāk daudz bagi, tie paši krāšana tam līdzīgi, ja mēs skatāmies tā īstermiņā, bet ilgtermiņā man ļoti patīk tās izmaiņas ar smokiem un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka no tāda skata punkta taktiskā ziņa ir daudz plašāk atvērta nekā bija pirms tam. Jāni, ko tu vari pateikt tādos divos mazos teikumos? Tev pieredze 3 jau dažādās CS versijās, kur tu šo CS2 lietas produktiņu? Augšā, lejā, kaut kur pa vidu? Jā, man pieredze jau 4 versijās ir, bet jā, nu, tā kā Ems teica, man arī patīk tas tactical depth, kad ir ļoti labi tās granātas var samētāt, un man liekas, nu, arī vizuāli no malas skatīties, ir baigi forši to spēli. Nezinu, man viss patīk. Super. Ok, Edgar, vai ir kāds, kaut kas, ko mazā piebilst tev vai Rudolf, varbūt tev? Vai arī jūs piekrītat abiem kungiem? Nē, es piekrītu, ka ir potenciāls. Varbūt tās lietas, kas man nepatīk, salīdzinot ar CSGO, noteikti ir tas vienkārši kā spēle iet, FPS. Tur kādā enchantā randomā vienkārši 30 FPS kādā vietā nokrīt, un arī, manuprāt, daudz vairāk cheateru ir CS2 tieši, kas arī ir mazliet dīvaini, salīdzinot ar CSGO, it īpaši kaut kādā matchmakingā, tāpēc noteikti ir lietas, ko uzlabot, bet ir potenciāls. Ok, Rudolf, vai tu vēlies kaut ko pieteikt, vai lecam labāk iekšā jautājumos, jo tev arī starp citu pirmais jautājums. Bet, nu, ja tu vēlies izteikties kaut ko par CS2, tad arī droši var to izdarīt. Nu, es domāju, ka līdz šim šī visticamāk labākā versija, tikai pāris bagi, kas jāsafikso. Piemēram, kad tu būstojies ar kādu, tev viss pricels vienkārši trīc no kā. Tas ir vienīgais. Un vēl cheateri daudz. Nu, ok, cheateri un bagi, nu, tas ir visās, laikam, spēlēs, bet, nu, domāju, ka gan jau tiksim drīz vaļā no tā. Nu, tad, laikam, Rudolf, darīsim, principā tā skatītāji, ka ātrais aplītis pa vienam jautājumam katram, un tad jauns aplītis un jauns kādai komandai ir vairāk jautājumu, kādai mazāk, kopā iesūtījāt 15 jautājumus, no kuriem kvalitāte Airiksā kvalitātes kontroli izgāja 7, bet, nu, tad, Rudolf, laikam, tev pirmais jautājums no manis. Tad ikdienā jau, es viņus nolasīšu, viņus pirms tam sarakstīju, ikdienā pats jau aptuveni 5 mēnešus spēlē profesionāli, taču bez tā joprojām atrada laiku arī uzspēlēt tādu vietējo čempi. Kādas ir sajūtas vispār uzspēlēt ar latviešiem un pret latviešiem? Kā tu jūties arī šajā vidē, vispār strīmā, latviešu turnīros un Teamspeakā, vai tu jūties kā mājās, vai arī
nesen vienkārši bija žurnālistiem Elvis hokejists, laikam tas bija Elvis, jā, kurš tā interesanti izteicās, bet kā tad tu jūties? Tu jūties kā mājās un emocijas pozitīvas vai arī tieši pretēji? Bet, jā, galvenais jautājums arī, kā tu vispār atrod šim laiku? Nu, emocijas ir pozitīvas. Es jūtos tā kā mājās, jo sēdi Teamspeakā 4 latviešiem. Jūs komunicējat latviski, jūs runājat latviski, visi pozitīvi. Vienīgais dažreiz ir bijuši grūti, nesaprotam spēlēt pret latviešu komandām, jo tu nekad nezini, ko viņi darīs, tu nekad nezini, kas notiks, un tāpēc ir bijuši grūti. Bet in general diezgan viegli, manuprāt. Ok, emocijas ir patīkamas, tas ir superīgi. Labi, nu tad ātri pie nākamā jautājuma, tas ir Jānim. Nu, Jāni, apsveicu ar atgriešanos Counter-Strike'ā. Pirmām kārtām jau laikam jāpaprasa par tas tavs lēmums atgriezties. Cik ilgi šis lēmums nāca un kāpēc nonāca šis lēmums arī vispār, un tu pats kāpēc nonāci komandā tieši Cybermen? Nu, kāpēc tieši šī komanda, cik ilgi šis lēmums nāca? Un vēl tāds papildu jautājums tajā visā, vai tu arī apsveri kādā brīdī varbūt atgriezties arī kā spēlētājs, vai arī tomēr pulveris ir izšauts un tad treneru loma ir tāda tev visārtākā pašam? Kā spēlētājs es noteikti neatgriezīšos. Man nav vairs tas aims un nav arī laika atgūt viņu. Tas ir 100%. Bet runājot par to atgriešanos, es nezinu, man bija brīvs laiks tur gada beigās un iznāca tas CS2, un tad es tur kaut ko bišķi paspēlēju, man baigi iepatikās. Sāk ar draugiem spēlēt, un man draugi ir tādi, tā kā 10K ratings matchmakingā, ķipa, un mēs tur spēlējam, un man ir tā, pēc kāda laika apnika ar viņiem spēlēt, un gribējās kaut ko nopietnāku, jo, nezinu, nav fun vairāk tur. Un tad, nezinu, sapratu, ka varbūt varētu pakaučot un uzzvanīt tev, un tad tu jau man ieteici tos Cybermens. Tā kā, un pēc tam es atnācu ar viņiem uz praku, paklausījos, kā viņi runā, kā viņi spēlē, pastījos, un, nezinu, izdomāju, ka varētu kaut ko palīdzēt džekiem. Super, nu tad par Cybermeniem nedaudz vēlāk tad parunāsim vēl nākošajos jautājumu apļos. Nu, ok, tad Edgar, tava kārta sezonas vidū mainījāt Brenu uz Janku, ja es pareizi saprotu, tad atkal Janka kā jaunākais tika benčots. Kas tur īsti notiek un vispār kāpēc šāda maiņa tika vispār pieņemta? Brens Janku un tad vēlāk mīnus Janka vispār. Varbūt vari ātri pastāstīt. Brands tika izmests, jo viņam bija uzvedības problēmas, tāpēc vajadzēja viņu aizdot prom kaut kur. Un tad mēs paņēmām Janku, bet Janks bija tādā dzīves posmā, ka viņš laikam īsti negribēja CS spēlēt vai negribēja ar mums varbūt spēlēt. Bet viņš teica, ka viņš negrib spēlēt. Un tad mēs spēlējām atkal ar Brenu, pasaucām Brenu. Un tagad mēģināsim uzvarēt Lanu ar 50 roster change. Ok, Emīl, beidzot tava kārta. Jūs izdzīvojāt, Mighty Wolves izdzīvoja tādu, atvainojiet skatītāji, ka te ir tāds skrējiens, te vienkārši komandām ir oficiālās spēles jau pēc 50 minūtēm, tāpēc nebūs follow-up jautājumi, kā tas būtu profesionālākā žurnālistikā. Nē, esmu žurnālists, mēģinu tikai kaut ko. Bet, ok, Emīl, jautājums tev. Izdzīvojāt play-inu, tad ir tāda daudzpunktīte, un vai vispār sezonas sākumās brīdi varējāt iedomāties, ka varat nenokļūt pat fināla turnīrā, jo, manuprāt, tas play-ins tiešām bija tāda izdzīvošana, tur noteikti nebija tas ar vienu, tā ar aizvērtām acīm pastaiga pa pļavu. Bet vai varējāt iedomāties, ka pat varat nenokļūt fināla turnīrā? Not really, nē. Ok. Dara arī tāda atbilde. Tad nākamais raundiņš sākās ar Rūdi, ar atpūties atpakaļ pie tevis. Ja mēs skatāmies tīri, Rudolf, uz statistiku, tā tīri, tad nevar neizcelt jūsu trīnieku, ja? Šeidijs, Frips un Rūdis. Tagad tāds kontroversiāls jautājums, kas varbūt daudzus aizvilinās, vai tavuprāt šis ir visstiprākais trīnieks Latvijā šobrīd individuāli? Manuprāt, es to esmu bieži vien teicis, ka manuprāt šis ir stiprākais trīnieks pagaidām Latvijā. Un, ja mēs savāktu actually komandu, paņemtu +2, es domāju, mēs diezgan labi spēlētu.
Bet, diemžēl, mēs esam miks pagaidām. Jā, ok. Tad, Jāni, pie tevis uz papīra komandā ir tādi, nu, zin kā parasti saka, ka uz papīra skaļi vārdi. Nu, tad, laikam, Cybermanā varbūt tie vārdi tādi klusāki, mazāk zināmi, taču jūs tāpatās esat tabulas, bijāt un esat tabulas augšgalā lielāko daļu sezonas. Vai tavuprāt, citi kolektīvi jūs novērtēja par zemu? Es nezinu, ko citi domā par mums. Mēs vienkārši trenējamies un gatavojamies Lanam. Tā jau Lanā redzēs, kā būs. Es Super. tiešām nezinu, ko citi domā par mums. Ok, labi. Tad, Edgar, vai šis, nu, tāds rasariņa, ja godīgi jautājums, kas notiek īsti ar komandu? Vai šis ir tā kā jūsu last dance, nu, re, kur Brazīļiem ir viens last dance, tad Turkiem, starp citu, ļoti labs last dance, viņiem top 8 tikko majorā, bet, jā, nu, īsējā redzam jūsu pavisam citu sastāvu. Rudenī varbūt būs atkal jums cits sastāvs tieši virslīgā, tad kā tur īsti ir? Vai jūs vispār aizvedat kaut kādus treniņus pirms fināla turnīra, vai, jā, un vai šis ir last dance, vai jā, kas notiek ar komandu, respektīvi? Nu, Hypoldam, CS komandai, protams, ir tāds grūtais periods. Nevaram atrast tādu konsistentu sastāvu, kas visiem patīk un visi ir gatavi strādāt, bet es domāju, ar laiku tas notiks, it īpaši pēc Lana. It īpaši pēc Lana, ja labi nospēlēsim, tad būs, es domāju, vairāk gribēs spēlēt, būs vairāk motivācija. Es domāju, ir vienkārši grūts periods, bet ar laiku viss nostabilizēsies un mēs būsim atpakaļ stiprāki. Būs atpakaļ stiprāki. Skaists ir tas teiciens. Ok, Emīl, tātad fināla turnīrā jūs tiksieties pēc pretsezonas spēcīgāko komandu, tātad līderiem tabulas. Tie ir atpūties /Gamer Legion Latvija. Nu, viņi skaitās kā miksiņš. Vai to uzskati par priekšrocību? Un vai paši sevi uzskatāt arī par tādu melno zirdziņu? Nu, jo jūs, protams, kā ceturtā komanda pievienojaties trīniekam. Tad pirmais jautājums ir par to, vai tā ir jums priekšrocība, ka spēlējat pret miksu, un tad, jā, vai esat melnais zirdziņš, vismaz tava trenera komandas acīs, tavuprāt? Nu, es teiktu, tas ir koks ar diviem galiem. Protams, savā ziņā pret miksiem ir vieglāk spēlēt no strateģiskā skata punkta, bet arī pašā brīdī tas rada haosu, un ja tu nespēj spēlēt haosā, tad būs problēmas. Nu, tādā ziņā es saku, tas ir 50-50. Un par melno zirdziņu, nu, arī pret atpūties mums bija laba spēle regulārajā sezonā, un iespējams arī turpināsim, redzēsim. Es negribu teikt, ka tur baigi kaut kāds melnais zirdziņš vai kaut kas tam līdzīgs. Ok, pamainīsim tagad debes puses, tad sāksim ar Emīlu. Nu, šis arī tāds, šis tika iesūtīts jautājums nākamais, ka visi jūsu sastāvs piedalījās pirmās sezonas fināla turnīrā. Tātad Kenis, Kārlis, Žanis, tu un Džeivijs. Dažādās komandās, protams, bet vai uzskati to par priekšrocību, ka varbūt zinat, nezinu, telpas, vidi, tur datorus, galdu augstumu, vai tas var jums kaut kā būt par labu varbūt? Es domāju, ka nē, ņemot vērā, ka, cik es saprotu, tas vairs nenotiks tādā telpā, kur tas notika. Nezinu, vai tā ir vai nav, bet jebkurā gadījumā, nu, mums tāpatās ir pietiekami daudz lana pieredze, lai vēl viens ekstra lans neko nemainītu. Tāpatās. Ok, tas bija anonīms jautājums, tāpēc es nezinu, tas, kurš, lūk, cerams, ka anonīmais jautātājs arī skatās. Tad, ok, Edgar, atpakaļ pie tevis, sastāvā pievienojāt Matīsu, Rajunčus, jeb Šuravu. Kāpēc izlēmāt pievienot tieši viņu? Vai jūs meklējāt spēlētāju ar pieredzi, vai arī varbūt gribējāt tādu otro balsi komandā? Un, protams, kā tu vispār viņu raksturo kā spēlētāju un kāds ir tas viņa galvenais pienesums? Ravs ir tāds, viņš ir draudzīgs, manuprāt, un viņš ir tāds spēlētājs, kurš nebaidās. Viņš nebaidās tur iziet, izšaut, un lanā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu nebaidies no pretiniekiem, tu ej un šauj, taisa kaut kāds crazy plays, un tas ir Ravs, un tas man viņā patīk, un man liekas, tas viņa tā kā labākais tāds. Un tieši lanā tas būs perfekti.
Tāpēc Ravziņo ir Team Hype World. Ideāli. Ok, Jāni, tad tāds filozofiskais jautājums. Trenēt latviešu komandu, vai tas ir izaicinājums vai tieši iespēja? Vai divos vārdos var aprakstīt katru spēlētāju? Cik zinām, tad tu pievienojies komandai laikam martā, un tad varbūt jau ir sanācis saprast, kurš tad īsti ir komandas smieklīgais, kurš ir darba rūķis, kurš ir nākamais Jekinders Brokijs, un kurš varbūt pat varētu būt nākotnē, varbūt būt treneris. Jā. Tad varbūt par to, bet sākumā vai tas ir izaicinājums vai tieši iespēja? Nu, man tas bija izaicinājums droši vien, jo es nekad nebiju bijis treneris. Es biju pirms tam komandas kapteinis. Loģiski, ka es tur biju strādājis ar, nezinu, tur taktikām un tā kā īstos treniņus iepriekšējiem sastāviem, bet nu, šeit bišķiņ citādāk tas viss ir, un tas CS ir audzis kopš tā laika, kad es spēlēju, jo, nu, es jau beidzu spēlēt 10 gadus atpakaļ. Man liekas, ka daži no šiem cilvēkiem, kas ir šeit sazvanā, vēl nemaz nebija sākuši. Līdz ar to daudz kas ir mainījies, tā meta ir mainījusies, un viss ir aizgājis daudz dziļāk, un es domāju, ka tas ir izaicinājums. Es pats ļoti daudz iemācījos pēdējā mēneša laikā, un patiesībā sazvanījos arī ar Husky, ar Independentu, prasīju viņiem padomus, teiksim, ko tur labāk kā darīt, jo man nebija skaidrība par daudzām lietām. Bet nu, tagad jau tā kā liekas viss kopā. Un par tiem spēlētājiem, nu, noteikti var izcelt Makarovu. Makarovs ļoti daudz laika iegulda spēlē. Viņš tiešām, nu, viņš trenējās un dzīvo un viss dara tā kā profesionāls. Un ņemot vērā, ka viņš ir IGLs, visu cieņu viņam tiešām cilvēks ar ļoti lielām darbspējām. Un tad par pārējiem runājot, nu, ir pāris jaunieši tādi, tā saka, krievis saka, naļihie, kas, nu, tā vieglāk tam visam pieiet, bet, nezinu, nu, visi šāvi, visi trenējās, laicīgi nāk uz treniņiem, un, lai teiksim, kaut kādi jogdari būtu jāizceļ, tad noteikti Vlaģiks. Vlaģiks ir lielākais jogdars. Pats klusākais droši vien varētu būt Hikari un Astras. Un Daboks mums ir ķipa star players. Bet tā, visi čaļi komunicē forši un atmosfēra komandai labi. Super. Ok, Rūdi, atpakaļ pie tevis. Pēc ilgiem laikiem es atgriezies serverī kopā ar Fleiru. Šķiet, ka pēdējo reizi komandas kontekstā jūs redzējām kopā garāžā. Kā ir atkal spēlēt kopā ar Ārķumu, un vai tu jūti, ka viņš ir audzis kā spēlētājs? Ar Arču man vienmēr patic spēlēt. Viņam ir daudz smieklīgi joki, kas man patīk. Viņš diezgan labi saprot spēli. Man vienmēr viņa ķipa labs pavadīts laiks, kad viņu kopā spēlēju. Un ir audzis noteikti jau pagājis kāds gads, pusotrs, kad viņu nespēlēs. Un es teiktu, ka par šo pusotru gadu viņš ir daudz labāks. Tieši IGL ziņā viņš, man liekas, spēle labāk saprot, bišķi individuāli pielicis, protams, vēl ir kur augt. Un jā, tā kā par viņu viss pozitīvais. Viens no maniem mīļākajiem spēlētājiem no Latvijas, ko spēlēt. Skaisti, nu cerams, ka Flērs šo arī klausās. Atpakaļ pie tevis, Rūdī, te tāds arī anonīms jautājums. Sastāv no 6 vārdiem, ar Brenu ir labāk vai bez? Ar Breni bez Breni labāk. Bez Brena ir labāk. Ok, šausmas, ceras, ka Brens to nedzirdēja. Labi, tad Jāni pie tevis. Šķiet, ka jūsu treniņu grafika kādai no Latvijas komandām būs grūti pārspēt. Ļoti bieži pieslēdzoties TeamSpeakam, redzam jūs 6 darbojaties kopā pa 5–6 stundām. Kas ir īsti tas, ko jūs tur darat? Tās ir sarunas, tās ir filmas kopā, vai tās ir demkas, vai tie tiešām ir treniņi 24/7, jo, nu, pastāst, jā, par jūsu grafiku, vai šādi nevar izdegt, jo nu nekura katra komanda šādi močī. Tad kas īsti ir tas, kas notiek tajā TeamSpeakā tās 6 stundas? Nē, nu tā jau arī nav tā, ka mēs tur katru dienu spēlējam. Tur, nu šonedēļ, jā, šonedēļ mums sanāca vairāk kaut ko gatavoties Landam un tā, bet iepriekšējā nedēļa bija, man liekas, 3 dienas brīvs. Un, nu nezinu, kvali treniņi, skatāmies demkas, nezinu, spēlējam prakus, SEA spēles, viss kā parasti, nekas īpašs. Ok. Tā,
Skatītāji jautājums Rabitam. Anonīms atkal, bet kādas ir lielākās grūtības vai izaicinājumi piedaloties virslīgā? Noteikti spēlējot pret latviešiem ir jūtams, piemēram, man, protams, personīgi, un es zinu arī, ka citiem ir tas stresiņš, jo tu vienmēr gribi pierādīt sevi, spēlēt tā kā pret savējiem, tu vienmēr gribi būt labāks par viņiem. Un tad ir tas stresiņš spēlē, un tad tu vari nočaukot. Un tad, jā, es domāju, tas ir grūtākais. Bet, kad tu spēlē pret kaut kādām citām valstīm, tu zaudē, bet tu uzvari, tad nice. Bet tieši tas stress, jā. Es domāju. Tikko pamanīju, ka tas pats cilvēks arī bija nospiedis enter, un zem tā enter bija vēl viens jautājums. Tad es uzreiz atļaušos to paprasīt. Vai spēlējot ICA un virslīgā jūs skatāties pretinieku demo pirms spēlēm, lai analizētu? Respektīvi, vai gan pirms ICA, gan pirms virslīgas spēlēm jūs skatāties pretinieku demo? Šobrīd noteikti nē. Man liekas, kad Flares bija komandā, tad mēs skatījāmies. A.k.a. Flares skatījās. Bet nē, mēs esam konfidenti, mēs zinām, ka mēs esam labāki. Mums nevajag skatīties demku. Ja mēs uzvaram, mēs uzvaram. Mums jāuzvar. Bet, protams, vajag skatīties. Emīli, jautājumi tev principā ir 3. Uzdošu viņus visus kopā, jo 2 ir identiski. Viens ir no Mankija, un tad 2 ir no anonīmiem sorsiem. Tātad Mankijs un viens no anonīmiem cilvēkiem pilnīgi vienāds jautājums, kad atsāksies akadēmijas sastāvu un kad būs otrā akadēmijas sezona. Es nezinu, ko viņi ar to domā, bet Mighty Wolves jautājums tas ir. Okay, vai tu kaut ko zini par to? Tas nav jautājums. Tā, Emīls pazuda man vai visiem? Man arī pazuda. Jā, nē, viss kārtībā. Okay. Alright. Tas vairāk ir jautājums Daņikam nekā man. Nemācīšu teikt. Tad arī bija anonīmais cilvēks, bija uzspiedis enter, un tur bija tieši zemāk jautājums, kāpēc Endikates pamet šo komandu? Es pat nezināju, ka Endikates spēlēja šo sezonu. Viņš spēlēja ar jums, ja? Nē, šo sezonu nē. Tas jau bija labu laiku atpakaļ. Un kāpēc viņš pamet šo komandu? Nemācīšu pateikt, tas bija tik sen, kad... Es atvainojos anonīmais jautājums, mēs neatceramies šoreiz. Estrelo jautā Rūdim, pirmā vieta jums būs ar slodzīti vai arī ar atpūtu? Ar slodzīti, domāju. Estrelo lūdzu tika atbildēts. Un tad, Jāni, tev ir 2 jautājumi. Pirmais ir no Smoka. Kāda ir plāni ar sastāvu, vai dosieties uz Igaunijas turnīru un kā vērtēt savus spēkus 5. maijā? Igaunijas turnīrs, ja es nemaldos, tur pat nebija kvalsts, tur vienkārši jāsmaksā un jābrauc, ne? Jā. Jā, plānā ir braukt, jā, mums tur sarunāts jau mašīna ir un... Vai pats arī būs? Naktsmājas un viss tā kā... nē, man pa dārgu būs tas viss, tur balfons, man liekas, nav tik liels, bet... Un otrs jautājums bija par ko? Par kā vērtēt savus spēkus 5. maijā un plāni ar sastāvu. Nezinu, ko bija domāts ar plāni ar sastāvu, bet jā, kādi spēki, kā jūs vērtēt savus spēkus 5. maijā? Centīsimies parādīt savu labāko spēli. Jā, es nezinu. Man liekam, es nometēju sevis atvainojos. Jā, sorry, viss kārtībā, vari runāt? Es saku, ka centīsimies parādīt savu labāko spēli. Kā Rabits teica, tur Lanā nav gluži tas pats kā mājās. Ir bišķiņ jābūt iekšā, lai varētu tā kā labi nospēlēt Lanā. Un vienkārši centīsimies tā kā nofokusēties un parādīt savu labāko spēli, to pašu, ko mēs online darām. Es domāju, nekāds brīnums tur jau, ko tu zini, ko tu esi samācījies, to arī parādīt galvenais. Nenospēlēt sliktāk. Un par plāniem ar sastāvu, mums tur būs kaut kādas izmaiņas pēc Lana visticamākais, bet tur nav nekas konkrēts. Šobrīd nevar pateikt. Tad, Rabi, tev pēdējais jautājums, tad būs visiem viens jautājums, tad jūs arī laidīšu prom. Kur pazuda tā, Rabi, jautājums no Smokīzija, vai esat gatavi uzvarēt un parādīt, ko varat? Un tad otrais jautājums ir anonīms, vai no Brenna redzēsim celšanos kājās pēc uzvarēta klača? Tā, pirmais jautājums, ja mēs uzvarēsim?
Vai esat gatavi uzvarēt un parādīt, ko varat? To raksta Smolkezijas. Protams, mēs esam gatavi. Es domāju, būs pirmā spēle ļoti interesanti, jo mēs zinām, ka Cyberman ļoti prako un nopietni pieiet tam. Bet tajā pašā brīdī, manuprāt, mums ir ļoti liela tāda normāla LAN pieredze, un mums arī ir labas iespējas uzvarēt. Un tādā ziņā būs ļoti interesants games, lai redzēsim, vai Cyberman mūs var aizmest uz šķūni, vai mēs viņus aizmetīsim uz šķūni. Tāpēc tas būs interesanti. Un, jā, noteikti hypes būs. Viņi sēdēs mums pretī, viņi noteikti mūs dzirdēs. Gaušu Makarovam, kas viņu nošaušu, lai viņi dzird mani. Vai tātad, jā, jautājums vai Brennu, vai redzēsim, ka Brents ceļas kājās pēc uzvarēt klaču? Protams, gan jā. Viņš jau vēl tur dos 5 pretiniekiem pēc uzvarēt raundu. Ok, tad es atbildēšu arī pats uz jautājumu, kuru pirms tam prasīja cilvēki, pirms tam ģenerāla čatā, kāpēc Lans notiek lejastāvā, tad tam ir 3 atbildes, 2 no viņām ir tādas 50-50, ja, bet 3 ļoti svarīga. Pirmām kārtām tur ir jauni datori, kurus mums vienkārši nebūs laika pārnest augšstāvā. Otrām kārtām tur ir viss ērtāk priekš tehniskā personāla un priekš fotogrāfa, tātad priekš mīdija cilvēku. Un trešām kārtām tā ir vissvarīgākais aspekts, tā ir drošība. Pēc pirmās sezonas fināla turnīra viens cilvēks, spēlētājs, pateica, ka viņš nejūtās galīgi vispār droši LANā, jo tur vienā brīdī kaut kāds vīrietis ieskrēja iekšā un tur kaut ko ņēmās. Un, var sakot, jā, nedrīkst pieļaut, ka ir kaut kas vispār var notikt spēlētājiem. Tāpēc es saprotu, ka tur visticamāk būs traģisks, varbūt sounds kaut kādā brīdī, varbūt varēs dzirdēt, ko saka pretinieki, bet, sorry, Džeki, drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Tāpēc, jā, tas ir atbildot uz visiem tie, kas tur prasa, kāpēc tā. Anyways, pats pēdējais jautājums. Kura komanda, jūsuprāt, izcīnīs titulu, ja neskaita jūsu pašu komandu? Šeit arī atvērtais mikrofons, ja vēlaties izsakat viedokli, ja nē, tad varat noklusēt. Mighty Wolves. Lūdzu, Rūdim vienīgajam bija kaut kas, ko teikt. Labi, dāmas un kungi, šī bija mazā preses konference jau 3. Latvijā. Pirms non-pro fināliem tātad rudenī un tad pirms pirmās sezonas arī šeit. Tad tiekamies visu svētdienu, visi laipni aicināti un tad jau lai visām komandām veicas un lai top. Paldies jums!